trakākā robežas šķērsošana manā ceļojumu pieredzē. Klausamies! Bija 2017. gads un nolēmu, ka došos ar mašīnu ceļojumā uz Balkāniem. Speciāli šim te atgadījumam biju iegādājies sev Mazdiņu 3. sērijas 2001. gada par 600 vai 700 eiro. Un šai te mašīnai bija arī gāze, tātad benzīns gāze, kas, manuprāt, par šādām naudām ir ļoti, ļoti labs deals. Un nedaudz pagatavojoties šim te braucienam, sapratu, ka ceļš visticamāk un visloģiskāk ies caur Baltkrieviju un Ukrainu. Sacīts darīts, aizēju uz Baltkrievijas vēstniecību, noskaidroju, kādus vīzas tipus man vajadzēs. Izrādās, ka visizdevīgākais un vislētākais šajā gadījumā būtu ņemt tranzīta vīzu, kas ir 2 dienu vīza, tātad 2 dienas un 1 nakts, ko var pavadīt Baltkrievijā. Es nodomāju, ka tā kā mans primārais galamērķis nav Baltkrievija, tad ar to pietiks izbraukt cauri šai te valstī. Piesakos vīzai, paiet kādas 2 nedēļas, vīzu man arī izsniedz un sāku gatavoties šim te braucienam. Bet man kā ceļabiedri piesakās 2 brazīļi, kas man bija draugi no futbola, kas Latvijā vēlējās atvērt savu futbola klubu vai sākt savu karjeru. Tik precīzi šīs te detaļas vairs neatceros, bet viņiem vajadzēja izbraukt ārpus Eiropas Savienības, lai pagarinātu šo te uzturēšanās atļauju Latvijā. Un tieši Baltkrievija viņiem bija ļoti pievilcīgs galamērķis, jo viņiem nevajag nekādu vīzu, lai brauktu uz Baltkrieviju. Šo te faktu atceramies, jo vēlāk visā šajā stāstā tam būs visai nozīmīga loma. Pienāk izbraukšanas diena, man viss ir salikts automašīnā, visas somas, pat telts, saliekamais ritenis, jo es nezināju, kā izvērtīsies mans ceļojums, vai vienmēr būs kāds hostelis vai viesnīciņa, kurā palikt, un visas mantas ir mašīnā, savāc savus abus brazīļu draugus un dodamies ceļā. Ceļš sākumā ved caur Lietuvu, tur viss kārtībā, piestājam Viļņā, paēdam, paskatāmies pilsētu, visi skaisti sakopti un turpinam ceļu tālāk uz Baltkrievijas robežu. Pietuvojoties Baltkrievijas robežai, aptuveni 5 vai kādi 10 kilometri no robežas čērsošanas, jau sākās pirmie sastrēgumi. Liela gara rinda, visi stāv, neviens neko nezina, bet kas interesanti visā šajā faktā, uz šo te robežu čērsošanu ir 2 līnijas. Viena visām mašīnām ar tiem numuriem, kas nav Baltkrievijas vai Krievijas, un viena visiem pārējiem. Tām mašīnām, kurām ir Baltkrievijas vai Krievijas numuru, vispār nekādā rindā nav jāstāv pa taisno, pa brīvo joslu, visi arī ātri un bez jebkādām aizķeršanām varēja sasniegt robežu. Bet visi pārējie, kā mēs šajā gadījumā ar Latvijas numuriem, Lietuvas numuriem, Polijas, Ukrainas, visi stāvam rindā, nekādā vispār sapratnē, cik ilgi būs jāstāv. Paiet 1 stunda, paiet 2, vispār gandrīz nekustamies, 3, 4 stundas. Un 5. stundā kaut kā viss beidzot sakustējās un tiekam līdz šai te robežai. Un tad sākās pats interesantākais, ko es vispār savā dzīvē nekad nebiju šādu te attieksmi pieredzējis. Esam ar automašīnu, piebraucam pie šīs te robežsardzes, pirmā šlagbauma, pienāk sieviete, es saku krievu valodā,
smaidīdams, kā jau vienmēr, kāpēc, lai nepasmaidītu. Labdien, sveiki, mēs dodamies uz Baltkrieviju, tranzīta vīza, Un viņi uzreiz dusmīgi saka, ko tu te smaidi, kā pārā no mašīnas. Es nepārspīlēju. Labi, izkāpjam visi ārā no mašīnas, un tad viņi sāk pārmeklēt un ķidāt pilnībā visas mantas no mašīnas. Pusi izmet uz zemes, viss izārdīts. Nezinu, ko viņi tur īsti meklēja, bet tā laikam Baltkrievijā saucās tāda tipiskā robežu kontrolas drošības pārbaude. Labi, joprojām dusmīga attieksme, īsti neko mums nejautāja, es kaut ko cenšos pajautāt, tur uzreiz tāda attieksme, kā es nezinu, būtu ar vēlmi iebraukt Baltkrievijā un pastrādāt kaut kādus šaušalīgus noziegumus vai apzakt viņu valsti vai nezinu vēl ko. Ok, izmeklē visu, izvanda, protams, nekā tur aizdomīga neatrod un saka, labi, paši sakrāmējiet visu atpakaļ un varat braukt uz nākamo punktu, kur jums pārbaudīs pases un vīzu. Ātri sametam mašīnā visu, tur tādā nekārtībā. Un braucam tālāk uz tādu mazu robežu mājiņu, kur visiem jāuzrāda savas pases un citi ceļošanas dokumenti. Sanāk tā, ka es eju pirmais, un divi brazīļi, abi mani Brazīlijas čomi, nāk aiz manis. Es ieeju pirmais, pieeju pie tā lodziņa, saku labdien, sveiki, atkal dodos tranzītā. Parādu pasi, parādu vīzu, viss kārtībā, nākamais, un nāk tad pēc manis abi brazīļi, rāda savas pases, un pēkšņi viņiem pasaka, ka šīs te pases nedara. Tad viņi ir neizpratnē, kā nedara, jo Brazīlijai ar Baltkrieviju ir bezvīzu režīms, kā var nederēt. Pie lodziņa saka, nedara un viss. Ejiet nost no šī lodziņa, jo rindā stāv cilvēki, jānāk nākamajam. Kamēr tur abiem brazīļiem notiek šī saruna pie lodziņa, pienāk viens kungs uniformā, tādā varētu teikt, ka svarīga izskata amatā. Pasauc mūsu malā, kad pasaka, ka mēs visi trīs esam kopā vienā mašīnā un vēlreiz maniem brazīļu draugiem pasaka. Tātad, Brazīlijai ar Baltkrieviju nav bezvīzu režīmu. Jūs darat, ko gribat, bet tālāk nebrauksiet. Es saku šim te kungam, ka mēs braucam kopā, izstāstu vēlreiz visu situāciju, un tad viņš noliek mani un viņus šāda te faktu priekšā. Opcija A, vai nu es braucu tālāk, kur man ir jābrauc, un mani brazīļu draugi paliek uz robežas, vai arī B variants, mēs visi griežamies apkārt un visi dodamies atpakaļ. Un es esmu šokā, jo neviens ne A, ne B variants man nedara. Ne es gribu izjaukt savus ceļojumu plānus, ne arī es gribu pamest savus draugus uz robežas bez jebkādiem plāniem, kā viņi īsti varētu tikt kaut vai atpakaļ uz Lietuvu, jo viņiem nav neviena ne transporta, ne krievu valodas zināšanas, nekā nav. Tā mēs tur stāvam, es saku, lūdzu, ielaižat, ir taču tā vienošanās, nē. Tā mēs nostāvam kādas minūtes, 5, un tad pēkšņi tas kungs, kas pienāca formas tērpā, saka, labi, braucat. Visticamāk, viņš gaidīja kaut kādu nelielu palīdzību vai iedrošinājumu no mums, bet
beigās, kā izrādījās, tomēr brazīļi var braukt uz Baltkrieviju bez vīzām. Un tā nu mēs tikām cauri šim te robežu punktam, bet vēlreiz atkārtoju, tādu attieksmi tik nedraudzīgu un pat tik naidīgu es nevienā valstī neesmu pieredzējis. Un vēl šo te stāstu nobeidzot, iebraucot Minskā un visu to, ko pa ceļam uz Minsku un citur Baltkrievijā es redzēju, neko tik padomniecisku es nekad vēl nebiju redzējis. Tāda sajūta, ka Baltkrievija ir iekonservēta tādā kā laika kapsulā, kur no 1980. gada nekas nav mainījies, ne veikali, ne mājas, ne dzīves stils, ne cilvēki, ne runas veids, ne kopēja attieksme, vispār nekas nav mainījies. Un tā kā, jā, tā bija tāda interesanta pieredze, bet šo te robežu šķērsošanu es diez vai kādreiz aizmirsīšu. Es laimīgi tiku arī savai Baltkrievijai cauri. Mani brazīļu draugi atzīmējās valstī ārpus Eiropas Savienības un nākamajā dienā nopirka autobusu atpakaļ uz Lietuvu. Tā kā viss beidzās arī šoreiz veiksmīgi. Paldies par klausīšanos, līdz nākamai reizei. Čau!